Kungs, Jēzu Kristu, paldies Tev, Dievs. Tiešām paldies, ka Tavs svētais gars mājo mūsos. Dievs, mēs Tev no sirds pateicamies, ka šajā vakarā mēs varam būt šeit, Dievs, Tavā namā, Kungs. Pa vienkāršo, Dievs, un tajā pašā laikā arī, Dievs, ar visīstāko, izcilāko un sarežģītāko Dievu pasaulē, bet paldies, Kungs, ka Tu esi klātesošs, ka Tu esi īsts, ka Tu esi reāls, Dievs, kad nauda un finanses ir viena no lietām, ko Tu tikai ne mums uztic un dāvā, Dievs, bet par kurām Tu mums arī patiesībā ļoti daudz māci, kā rīkoties un kā nerīkoties. Un mēs lūdzam, Dievs, lai Tu mūs šovakar vadi, ka mēs varam, Dievs, par šo tēmu vismaz ieskicēt un ierunāt, Kungs, un tiešām, lai tas uzrunā tos, kas klausīsies, Kungs. Un uzrunā arī meklēt vēl vairāk Dievs, un uzrunā arī svētīt savas draudzes, svētīt kalpošanas, svētīt tās vietas, kur viņiem pašiem sirds deg, par ko deg, vai arī par ko Tu iededzini, Kungs. Nāc, Kungs, un tiešām sakārto mūsu domas un prātus, lai mēs arī kaut kur neaizmaldamies, bet esam uz īstās tēmas, īstajā tempā, Kungs, un ar īstām atbildēm un jautājumiem, Kungs. To mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen. Šis ir podcasts pa vienkāršo, un jūs šoreiz dzirdējāt pilnu lūkšanu, jo es paspēju uzspiest rekordu. Ja? Bet šoreiz mēs neliekam timeri. Mums būs dabīgais timeris, viens mazs dabīgais timeris, kuram, ja pietiks, tad pietiks, bet es ceru, ka mēs paspēsim izrunāt to, ko vajag. Šoreiz tēma nav no sociālajiem principiem. Ja jūs neesat vēl noklausījušies iepriekšējo epizodu par sociālajiem principiem, tad es aicinu izdarīt to, jo tur mēs runājām vispār, kas tur ir. Un iespējams nākošā sērija būs atkal par sociālajiem principiem. Dodiet varbūt kādu atgrieznisko saiti. Tas ir tik palīdzētu. Jā. Nu, vispār, vai kaut kas ir skaidrs, vai tas bija derīgi? Un par atgriezenisko saiti mums ir WhatsApp grupa, kuru zem podkāsta var redzēt kaut kur aprakstā. Ir links. Tad mums ir arī iespējams noklausīties iepriekšējo epizodu YouTube. Tie, kas visu laiku klausās Spotify, bet tomēr gribētos YouTube Music vai kaut kur, kas neklausās Spotify, tad ir iespēja uzlikt YouTube beidzot. Ar laiku tur būs arī vecās sērijas kaut kādas liksies iekšā, lai viss būtu. Un vēl viens, pirms mēs sākam, mums ir iespēja, es un Gunta svētā gara vadībā sarakstījām grāmatu Dieva darbi veselī nometnē. Pasties, cik man svarīgi ir tas nosaukums. Dieva augļu veselī nometnes dārzā. Tā viņš saucās. Ja kas. Bet šī grāmata ir iespējams iegādāties pret ziedojumu, kur daļa ies nākošai grāmatai, nākošajam rakstam, drukātam kaut kam varbūt, un otra daļa tai nometnē, par ko tur ir rakstīts. Tā kā, ja jums vēl nav sava nometnes grāmata, tad es iesaku iegādāties. Un šodien par ziedojumiem runājot, jūs jau dzirdat, ka mums laikam jābeidz, bet tā tad strādās? Jā. Tātad tā ir tēma, par kuru mēs ļoti ilgi solījām, ka būs. Vai ne? Gads vēl nav riņķī. Ļoti labi. Un beidzot būs. Jā, šī ir tā reize, kad mums ir epizode par finansēm. Un mēs tagad neprasīsim ziedojumus podkāstam, jā? Nu, lai gan, ja kādam ir uz sirds, tad mēs varam izdomāt kaut ko, bet šis nav par to. Nē, kas tur ir? Sāksim varbūt ar sākumu. Sākam ar sākumu. Sākums ir parasti Bībelē vecā derība. Labi. Un vecā derībā ir tāda 10. tiesa. Jā. Kas tas tāds ir? Nu, varbūt sākam ar to, kas vispār ir 10. tiesa.
Nu, labi, bet tā desmitā tiesa jau ir tikai vecā derībā, principā. Jā. Nu, labi, kas ir vecā... Kas ir desmitā tiesa? Nu, tā kā vienkārši sakot, tā ir 10. daļa no viss, kas tev ir. Nu, ja tie ir mandarīni, tad tā ir 10. daļa no tev piederošiem mandarīniem vai esošiem mandarīniem. Ja tās ir zemenes, tās ir zemenes. Ja tie ir kartupeļi, kartupeļi, ķirbji, ķirbji. Ja tā ir alga, kas ienāk eiro, tad tie ir eiro. Nu, ļoti vienkārši, man liekas, Dievs ir to tā kā, uzlicis tādu procentu, ko ir ļoti viegli aprēķināt. Vai ne? Jo, ja būtu, pieņemsim, 3. tiesa vai 4. tiesa vai kaut kā savādāk, nu, tagad 4. daļa, 3. daļa, tad būtu grūtāk. 10. daļu, man liekas, ir ļoti vienkārši aprēķināt. Varbūt. Nu, ne? Nu, no kilograma, cik ir 10 daļa? Nu, jā, 100 Nu, jā. grāmi, bet vieglāk pusi, piemēram. Ne? Jā, nu, protams, līdz tam mēs varam augt un tikt. Bet tev ir Bībele? Jā, te ir vairākas. Man vajadzēs tavu palīdzību bišķiņu. Džema arī grib mikrofonu. Un Džema grib gulēt, vai ne? Lūdzu. Jo, kad tu saki, kad 10. tiesa parādās vecā derībā, tu saki patiesību, bet viņi parādās vecās derības pašā sākumā. Un to bieži vien cilvēki palaiž garām un sāk uzreiz ar Malahijas grāmatu, bet mēs sāksim ar 1. Mūzes grāmatu. 1. Mūzes grāmatā, 14. nodaļā. No 18. līdz 20. pantam. 14, 18. Un tur ir rakstīts, kā. Un Melkisedeks, Salems ķēniņš, iznesa vīnu un maizi. Viņš bija visu augstā dieva priesteris. Un viņš to svētīja un sacīja, lai svētīts Ābramu, visaugstākais, kas radījis debesis un zemi. Tālākos. Un slavēts, lai ir visaugstākais dievs, kas tavs ienaidnieks devis tavās rokās. Un Ābrams deva tam 10. tiesu no visa, kas tam piederēja. Tieši tā. Šī pirmā rakstu vieta, kur vecajā, vispārīgi Bībelē, bet, protams, arī vecajā derībā, parādās tādi vārdi kā 10. daļa, 10. tiesa. Un Melkisedeks, viņš ir tātad Salems ķēniņš, kas nozīmē miera ķēniņš. Un viņš ir priesteris. Tur, ja mēs vilktu vēl paralēlus, tad tur tā ir arī atsauce par to, ka Jēzus būs kā miera ķēniņš, un tur jaunajā derībā parādās tādas iezīmes. Bet satiekot šo pirmo dieva priesteri, jo viņš ir arī pirmais minētais priesteris Bībelē, ja? Ābrams, kas vēlāk ir Ābrahams, ja? Jo Dievs nomaina Ābramam vārdu par Ābrahamu. Un šitas ir kaut kas, neko side notes tas ir, bet tas ir no tā kā iespējams tāpēc, bet kaut kur arī es vismaz klausījos tikko pēdējais, ko es klausījos, tāpēc, ka tur, kur sadalījās ķēniņu valsts, Jā. Tur īstenībā viņi nevis sadalījās, bet viņas bija tā kā divas visu laiku bijušas, un tad tur tas pierakstītais vārds tā bija, un viena pierakstīja tā, otra tā, un tāpēc saliekās kopā un kaut kur Dievs to tā ir devis, un tā mēs lasām, bet kā tas tā kā tapis pierakstoti, varbūt bišķi savādāk. Kādu viņi pazina kā to, vai tas pilnīgi garām, ko es tagad saku. Vai tu tā neesi dzirdējusi, kā ordināti mācītāji 10 gadus? Nesmu tā dzirdējusi. Okay. Es tev aizsūtīšu. Tas bija tāds diezgan neapšaubāms, visi apšaubāms, bet diezgan creditable source. Elizeja. Jā. Nē, tas ar neko neizsaka. Ok, nevar. Es zinu, par ko tu runā. Atsūti. Es paskatīšos. Labi. Ja? Ok, tātad, un Ābrahams satiekot šo priesteri, viņš brīvprātīgi saka,
ka viņš šim priesterim dos 10. daļu no visa. Pats izdomāju. Jā. Iespējams, es ticu, ka Dieva pamudināts, Nu jā. bet tur nav nekur prasība. Dievs teica, lai tu dod. Ja? Tas nāk no viņa paša, un tas ved atpakaļ īstenībā pie, nevis ved atpakaļ, bet nu, tā kā mēs varam ieskicēt to, kad finanšu došana, un ne tikai finanšu, kādam tās ir finanses, kādam, ja viņš pelna, pieņemsim, nezinu, ar medu, tas var būt arī medus, kādam tas ir audums, kādam, nezinu, mašīna remontu un tam līdzīgi. Kad tas, kad mēs ziedojam, tā arī ir daļa no Dieva pielūgsmes. Un es kaut kad vēlāk, ja mēs līdz tam tiksim, un man domas atvedīs atpakaļ, es gribu nolasīt vienkārši vienu rakstvietu, kas man pašā jau lasot likās, wow, nu tā kā, ja mēs pat, ja mēs nepielūdzam Dievu arī ar savām finansēm, tad Dievs saka, hei, tu neesi welcome. Ja? Kad īstenībā finanses un ticība iet visu laiku ļoti kopā, un nevis tāpēc, ka mēs dzīvojam materiālā pasaulē, bet tieši tāpēc, ka Dievs grib ļoti mūs patiesībā svētīt, un te arī tas Bībeles pāns, kas sīksti sēj, tas sīksti pļaus. Ja? Kā tu pateikt vārdu sīksti citādākā? Skopi, tieši tā, jo tas tāds vecvārds. Jā, vai pat. Jā, tas jau, ja jau skopi, tu sēj, tad tu tā arī. Tas jau tu kaut vai bišķīt sēj īstenībā. Bet skopi jau tas sirds attieksme. Jā, tieši tā, jo tā kā atraitne, Jēzus satika atraitni, viņš sēdēja pie tempļa, Mata evaņģēlijā var lasīt, un viņš vēroja, kā cilvēki met ziedojumu traukā. Un tur atraitni iemet, tur bija rakstīts, ka viņi iemet pēdējo, kas viņai bija. Un viņi to iemet, un pēc tam Jēzum ir tāda saruna ar saviem mācekļiem, un viņi sarunājoties, Jēzus saka, ka viņa ir ziedojusi daudz vairāk nekā visi tie bagātie, kas pirms tam tur meta no savas tādas pārbagātības. Bet viņa atdeva pēdējo. Tā kā visu. Visu. Un varētu kāds teikt, hei, viņas kopi, viņas kopi sēja, nē. Viņa īstenībā sēja viss, kas bija ticībā. Kad Dievs to atalgos un kad Dievs redz viņas sirdi. Jo Dievs uzlūko cilvēku sirdi. Viņš neuzlūko ārienu, kāds tev ir Gucci maks vai Nike maks vai vienalga kāds. Viņš uzlūko to, ar kādu sirds attieksmi tu to dari. Par 10. tiesu izlasam vēl vienu rakstvietu, kur arī es vienkārši gribu šīs divas rakstvietas, kad mēs balstamies uz viņām, lai dotu klausītājiem to ideju, kad kādā brīdī Dievs teiks, hei, dodiet man. Bet īstenībā tas ir daudz vēlāk nekā, kad cilvēki paši ir nākuši ar šo pamudinājumu, hei, es gribu dot. Un otra rakstvieta ir šajā pašā 1. Mūzes grāmatā, tikai 28. nodaļā. Un tur ir stāsts par Jēkabu, brāļi, divi. Esavs un Jēkabs, viņi piedzimst. Tur notiek diezgan tāds sarežģīta ģimenes situācija, mēs varētu tā teikt, vienkāršākiem vārdiem. Un Jēkabs bēg projām no savu brāļa, jo brālis grib viņu novākt. Tā mēs varētu teikt, tāda filmas cienīgs sižets. Un Jēkabs mūk būtībā ar to, kas viņam ir mugurā. Izlasi tajā 28. nodaļā 20., 21. un 22. pantu. 20. Un Jēkabs deva solījumu sacīdams, ja Dievs būs ar mani un pasargās mani šinī ceļā, ko es eju, un dos man maizi, ko ēst, un drēbes, ar ko ģērbties, un liks man sveikam atgriezties savā tēva namā, tad tas kungs man būs par Dievu. Bet šis akmens, ko es esmu cēlis par piemiņas akmeni, taps par Dieva namu. Un no visa, ko Dievs man dos, es 10. tiesu došu viņam. Jā. Ja? Nevienā brīdī arī, ja tur, pieņemsim, tu lasītu nodaļas pirms tam vai nodaļas pēc tam, nevienā brīdī Dievs tā kā nesaka, hei, Jēkab, ja tu gribi, lai es tev izvēlu ārā no šīm te briesmām,
no šīs bezizējas, tev man ir jādod pēc tam 10. tiesa. Nē, tas nāk no Jēkaba paša būtībā kā tāds apsolījums, kad viņš lūkšanā lūdz to, ceļ Dievam tādu altāri, un viņš saka, no visa, ko tu man dosi, 10. daļu es atdošu tev. Un, jā, kad būtībā ar to 10. daļu mēs atzīstam, ka kungs ir Dievs. Nevis es, Jā, bet kungs ir Dievs. bet labi, es teiktu, to rakstiet neatradīšu, bet idejas tiet nav nevis paliekot vecā derībā, bet kaut kur evaņģēlijos visticamāk, ne? Kaut kas prasa Jēzum par to 10. tiesu, ne? Un viņš saka, nevis tikai 10, bet vēl. Jā. Ne? Un tad jau sanāk, ka īstenībā šie, kas paši izdomāja, ka viņi tos to 10, kā derību, tā kā pret Dievu, ka tas ir mans kungs, jau bišķīt aizrauga garām. Nevis tāpēc, ka viņi tā pieņēma, bet viņi jau tad uzlika tādu 10. tiesu tikai, nevis ka vairāk. Saprot, ko es saku? Nevis tāpēc, ka likumīgi tur... Bet te vēl neiet runa par bauslības likumu. Jā, tas ir tas, ko es gribēju teikt, ka bauslībā tur nolika stingri. Bauslībā, pēc tam mēs izlasīsim, kas bija bauslībā. Bet īstenībā šis aizvien, un arī mēs jaunajā derībā dzīvojam, ka mēs no žēlastības dodam. Nevis no bauslības. Jo mēs nedzīvojam zem bauslības vairāk, ja es piepildīšu bauslību. Un piemēram, es pagājušo mēnesi neiedevu 10. tiesu, un viss, ar mani ir cauri. Nē, Dievs jau redz to tavu sirds attieksmi, viņš redz apstākļus, viņš redz visu kaut ko. Protams, viņš arī redz, ka tu neusticējies pagājušā mēnesī viņam. Tas arī fakts, jo tur mēs ieslēdzam atkal, ka kungs esmu es, bet es Dievs pareiķināju. Ja? Bet es jau pagājušā mēnesī iebraucu mīnusā. Es tagad atdevu to parādu, tad es visu samaksāju, un tad es padzīvoju, un tad es sapratu, hei, man 10. tiesai nepietiek. Man bija vēl slimības lapa, un tā tad mazāk ienāks. Jā, un man mazāk ienāks, bet izdevumi būs vairāk, jo tāpēc, ka tur tas ir tam, un viss. Un mēs jau pakalkulējam, bet par to jau ir, tā ir bieži vien tā mūsu domāšana, kā mēs domājam, jo mēs domājam, ka mēs esam kungi pār savām finansēm, kungi pār savu īpašumu, kungi pār visu. Es saprotu, ko tu saki. Es domāju, vairāk tieši šitajā reizē, ka kaut kādā ziņā, šis nāk no paša cilvēka, šis nav kā bauslība. Tu domā, ka tā kā apzaga Dievu? Kad vienalga tas nāca no tā cilvēka, un tāpēc tas kaut kādā ziņā izaug par to derību, kaut kādu derību. Dieva atzīšanu, ja šis būs mans kungs, kur es likšu to akmeni, kaut kā tā, un došu to 10. Bet, ja es pēc tam saku, tomēr vairāk jādod. Jā, bet zini, kāpēc? Tur jau arī tāds konteksts bišķiņi ir, pat neuzšķirot to raksturvietu. Jo cilvēki bija tā iegājuši, kad bauslībā, hei, bet es dodu 10. tiesu. Tad es esmu riktīgi labais. Jā. Es esmu tāds paraugs. Bet ja es jau atkal gāju apakaļ uz to sirdi, ka patiesībā tev būtu jādod vēl vairāk, nevis tikai palikt pie tās 10. tiesas. Jo te jau, kur vēl tas nav bauslībā, un kur mēs tagad arī, gan Ābrahams, gan Jēkabs, gan vēl kādi citi cilvēki, pie kuriem varbūt rakstos nav pat konkrēti pierakstīts, viņi to darīja, lai pagodinātu Dievu, nevis lai kādam atzīmētos. Hei, jo tur bija tas solījums, bija starp Jēkabu un Dievu. Tad sanāk. Lai mēs baigi daudz nepalikt tajā vecā derībā. Es nezinu, cik daudz tu esi sagatavojis. Es gribu vēl, lai mēs paskatīmies, kas notika 15 gadus vēlāk. Bet tad sanāk kas? Sanāk tas, ka ne tikai bauslībā tas ir rakstīts. To domu tādu, ko es gribēju teikt, ka ir tie, kas mūsdienās var teikt, ka tā ir vecā derība. Es vecā derība pat, jo vecā derība ir daļa no Bībeles. Un tā ir, mums ir jāsako tai. Bet ja es jau neatcēlu veco derību. Ja es atcēlu, nevis atcēlu, bet piepildīju bauslību. Bet tas nenozīmē, ka mums viņi nav jātur. Kā par... Bet nevis, bet tas, ko es gribu pateikt, ir tas, ka nevis tāpēc, ka mums ir tas, ko Jēzus ir piepildījis bauslību, mums būtu jādod 10. tiesa, bet tāpēc, ka tas jau arī ir citās vietās bez bauslības pieminēts vecajā derībā. Jā. Tieši tā. Okay, tad
epizode cauri. Nē, nav gan cauri. Nu, nē, bet labi. Pacelsim reitingu. Pašķir bišķiņu uz priekšu, 32. nodaļa, tajā pašā pirmajā mūzes grāmatā, un 10. 11. pāntu izlasa. Un Jēkabs sacīja, tu mana tēva Ābrahama dievs un mana tēva Īzaka dievs. Ak, kungs, kas esi sacījis man, atgriezies savā zemē un pie savas cilts, tad es tev darīšu labu. Es esmu pārāk niecīgs visas tās žēlstības un uzticības priekšā, ko tu savam kalpam esi parādījis. Ar spieķi rokā es pacēlos pāri šai Jordānai, un tagad es esmu tapis par 2 pulkiem. Jaunajā tulkojumā 2 nometnēm. Ja, tad viņš aizgāja ar to, kas viņam bija mugurā, ja, un spieķis ceļam, kā atbalsts. 15 gadus vēlāk, pildot Dievam doto solījumu, ka kungs, ja tu man palīdzēs no visa, kas man būs, es tev došu katru reizi 10. daļu. Viņš atgriežas kā riktīgi turīgs džeks. Bet sirds attieksme. Bet redz 15 gadu. Jā, un kādam varbūt nesanāk pat 15 gados, bet visu mūžu, ne? Redz, tas... Bet, kāpēc man nepatīk šī rakstvieta, ka tas nozīmē, ka mums ir jāgaida. Kāpēc tu domā, ka nav jāgaida? Tāpēc, ka... Nē, bet zin kā, es runāju par turīgs. Par to, ka es maksāšu, es došu 10. tiesu, tāpēc, ka es zinu, ka Dievs man kaut kad svētīs. Ar to motīvu. Jā, bet tas motīvs jau Dievam ir skaidrs pirmajā reizē, kad tu viņam dod 10. tiesu. Saprot, mēs viens otru varam piekrāpt, ja? Jā. Kad ziedojam trauks, iet garām un tā cēlu, noskan vai cēlu žūks, un tu tur ieliec. Bet Dievu mēs jau nevaram piemānīt. Un vienkārši tādam precetam paskatīsimies, kas notika tad, kad Dievs to padarīja par bauslību. Ko cilvēki sāka darīt? Jo, šeit mēs redzam šīs 2 ģimenes, kas to dara tādēļ, kad viņi jūt šo pamudinājumu, ka viņi grib tā parādīt, kas ir kungs pār viņu īpašumu. Un tad kādā brīdī tas arī tiešām top, ka 10. tiesa ir pamats ziedojumiem, bet īstenībā vecajā darībā tur klāt vēl nāk 6 upuru veidi. Nav tikai 10. tiesa. Tur ir visādi vēl... un tur ir 10% tur un 10 vēl tur un vēl 3 tur nav tikai 10, jā. Tur vēl ir vairāk, bet tas 10 ir kā pamats. Jā. Jo tur vēl ir īstenībā, ja mēs skatītos, kas ir bijis jāziedo. Šito vēl plašāk var atrast citos latviskos. Es jums ticu, es neatzīmēšu viņus kaut kur apakšā, bet tad, kad es gatavoju šai epizodei, ir latviski atrodams, kur ļoti skaidri un gaiši pastāst, kas ir, cik ir tāda 10. tiesa un tā ļoti viss podcasts garumā vai ieraksts garumā ir par šo. Skrupulozāk. Jā, mēs te pa vienkāršo, bet ja jūs gribat dziļāk, to var atrast arī latviski. Bet jā, tā doma tur... Tos procentus es tagad nepateikšu, bet ideiski vienalga sanāk, ka, ja mums tagad liekas, ka 10% ir daudz. 10% ir daudz un 10% tai baznīcai, lai var tur kaut kāds īpašums vai kaut ko pirkt, tad tur tas viss jau arī būvē to valsti, ne tikai, tas tāpatās, kā mēs nodokļus maksātu. Un mēs maksājam, tā kā citiem jau novelk automātiski no algas pirms tam, bruto un neto, un kaut kas tāds. Kaut kā, ja tā līdzīgi. Es tā vismaz to sapratu, ka nevis tā 10. tiesa tieši tajā brīdī tas, ko tu dod baznīcai, bet tāpēc, ka tur tik jo tas viss arī uztur to valsti, un visu to iekārt. Nevis tikai tās iedojums baznīcai. Jā, bet ja mēs runājam par tiem vecās darības upuriem, tad tie visi bija tikai templī. Upuri, jā, bet tieši tā, bet tas jau arī nāk no tā pašas ģimenes finansēm vai īpašumiem. Bet tas vēl papildus, vai ne? Tāpēc es saku, tas vēl ir papildus. Tas ir vēl papildus. Jā, riktīgi papildus. Un tikai
Un vēl 10% vai 3% ik pa 3 gadiem, ja? Vai kaut kā tā? Jā. Un tie 3% vēl tiem nabadzīgajiem. Nabadzīgiem, tieši tā. Tā kā principā tas, Un tad vēl tu nenopļauj laukiem sānus, lai tie, kas ir nabadzīgie, tie vēl var iet un salasīt. Jā, bet tad jau sanāk, principā, nu tā, man tā kaut kā likās kopā, ka ja vecā derībā tie bija 3%, tad tagad īstenībā tie, kas ziedot tos 10%, tai domai, nu, godai kalpošanai un misijai īstenībā ziedo jau vairāk. Kāpēc vecā darbā tie bija 3%? Tiem trūcīgajiem. Ar to domu, ka, piemēram, tu ziedo zupas virtuvei, nu, pieņemsim 10%, jo tie, nu, tā kā testā tiesa, tad īstenībā tagad tas 10% ir vairāk nekā tie 3, kas bija trūcīgajiem tajā brīdī. Nē? Jā. Saproti, ko es domāju? Es saprotu, laikam es saprotu, ko tu domā. Jāiet runa tieši par to salīdzinājumu, ka tiem trūcīgajiem. Jā, jo tāpēc, man liekas, ka kaut kāda liela daļa tas kaut kādā ziņā tā arī ir. Un tā ziedošana tagad, varbūt tas manā galvā tikai, bet ļauj man pateikt vēl, nu, ka īstenībā ziedojot to arī tā, ka domā, ka tas aizies kādam, kas, nu, jo baznīca darīs to kaut kādu darbu, nevis. Vai tu ar to ziedot to domu, ka tas aizies kādam, nu, aizies vienkārši, lai baznīca spētu funkcionēt? Tu man tagad jautā? Jā, tas ir otrs jautājums, jau vienkārši iepludināja dabīgi. Jā, ok. Vai tu ziedo? Tad, kad es ziedoju... Tu ziedo, ja? Jā. Tad, kad es ziedoju, man nav svarīgi, vai tas aiziet baznīcas elektrības rēķins apmaksai, vai tas aiziet, pieņemsim, kalpošanai konkrētai, kas ir, nezinu, jaunieši, zupas virtuvē, nu, nezinu, diakonijas kaut kāds darbs, bērni, seniori un tam līdzīgi. Man personīgi nav svarīgi. Es zinu, ka citiem ir svarīgi, un ja ir svarīgi, un, piemēram, Dievs tieši tavu sirdi par to kalpošanu ir iededzinājis, tad tas vienkārši ir jānorāda un jāpasaka, un tas arī ir ok. Man, kā Guntai, vispārīgi tas nav svarīgi. Tāpēc, ka es uzticos, ka draudzi vada Svētais Gars un ka tie cilvēki, kas ir atbildīgi, ka viņi nes atbildību. Un ja viņi kaut ko sačakarēs, viņi paši Dievu priekšā nesīs atbildību. Nu tā. Man, nu jā, nu labi. Tev, man ticība pamaz. Bet... man vienkārši, laikam, ritīgi, es saprotu, bet es vienkārši, laikam, tā nedomāju. Nu, tā kā tādā veidā nedomāju. Nevis tāpēc, ka es neuzticētos, kad viņa aizies tur, kur viņai vajadzētu aiziet, vai, nu, ka sakārtos to, bet, ka, nu, tās visas elektrības un kaut kādi rēķini, nu, tad tiekamies pie manīm, vai, nu, vienkārši, nu, tā kā, nu, nebūs tā, nu, tā kā, zin, tādas, tiešām toaletes papīrs, tad, nu, sarunāt, ka kāds atnesīs, vai, nu, piemēram, nebūs elektrība. Tad jau, bet jā, īstenībā kāds jau samaksā par to. Nē, es vienkārši domāju, nu, ka, nu jā, kad, ja es ziedoju, es ceru, ka tas nonāk līdz kaut kam, kas varbūt pats nevarētu. Nu, zin, labi, ja tas, piemēram, aiziet elektrībā, bet tad tā elektrība tiek izmantot, lai mazgātu drēbes kādam, kam nav vešana mājās, piemēram. Jā. Nu, jā. Vai uzvārīt siltu zupu kādam, kurš nav ēdis visu nedēļu siltu zupu. Vai arī, nu labi, pieņemsim, tas tavs ziedojums aiziet elektrības rēķinam, bet Pētera ziedojums aiziet tai zupai. Nu kāda atšķirība? Nē, nu, tā. Es laikam, es negribu tā, lai... Nē, es saprotu, ko tu saki. Nu, piemēram, tev liekas, ka, ja būs tā konkrētā fiziskā vajadzība, tad paši piemetam klāt. Jā, nu tā, ka tas tāds pašsaprotam. Un tāpēc, man liekas, tad, kad es uzzināju par to veco derību, ka nu, tik procenti aizgāja tā kā tai funkcijai, un tad cits aizgāja tā, man bija daudz skaidrāk saprotams un loģiskāk nekā tad, ka, nu, zin kā, piemēram, nu... Bet, Reini, tāpēc jau katra draudze nāk kopā, lūdz, un nerunā par to, kā apmaksās rēķins elektrības, bet kādas ir mūsu kalpošanas. Saproti? Nu tā. Tas arī ir tas, ka, ok, rēķini būs, viņi vienmēr būs, nu mēs dzīvojam šeit, šajā pasaulē, bet tad tā draudze lūdz un iznāk tā kā gala rezultātā, ok, bet mūsu kalpošanas ir šīs. Un, protams, ka paralēli būs arī visādas fiziskās lietas, bet tās būs, un tad jau tu zini, nu kad gan.
Nu, labi, bet klausies. Bet tad sanāk tā, ka es vienkārši aizplūstu līdz tai vietai, kur sanāk, ka tīri teorētiski tas ir tāds standarta izmaksas, vai ne? Nu, kaut kāds. Jā. Tas nozīmē, ka principā tu esi mācītāja, tagad nē, bet tad, kad tu kalpo kā mācītāja, tev maksā algu. Jā. Un tev algu maksā no ziedojumiem. Jā. Labi, tu strādāji arī pasaulīgā darbā, kur tev maksāja algu no valsts. Jo skolotāji maksā no valsts. Ne? Bet tad tīri teorētiski, vai tev bijis brīdis, ka tu esi bijusi tikai mācītāja? Jā. Vai tu tad ziedoji? Jā. Kāpēc tu ziedoji sev? Es neziedoju sevi. Es ziedoju draudzē konkrētajā. Teorētiski tu ziedoji sev, vai ne? Nē. Bet tāds, tā kā cilpiņ. Nē. Bet tā sanāk. Nē, tā nesanāk. Kāpēc? Tāpēc, Nē, bet pagaidzi ir tik līdz tam, ka vienkārši lai nav tā, ka kāds sakars, kāpēc mācītājs ziedo. Tāpēc, ka tu to dari ticībā. Bet kāpēc mācītājs ziedo? Kāpēc viņam iedomājies? Bet vai tad ir stāsts par to, ka mācītājiem jādabū algu? Vienkārši, es domāju, tā jau ir atkal sirds attieksme. Nē, jā, es vienkārši, tā kā idejiski, tad, piemēram, tu esi daļa no tā, kas draudzē ziedo. Jā? Tad, principā, tev kā mācītājiem paņem, piemēram, un tad 10% nost, tu vienkārši, klausies, vienkārši, kāpēc tur nav loģisks izskaidrojums procentuāli matemātiski? Matemātisks izskaidrojums te nav, bet te ir cits izskaidrojums, kāpēc tas jādara. Līdz kam es gribu nonākt? Ka nevis tāpēc, ka tev, piemēram, no ziedojuma maksā algu, un tad teorētiski, jo tu ziedos atpakaļ baznīcai, un tātad tas aizies tavai algai, tātad vienkārši samaksājam tev 10% mazāk. Un dan, tev nav jāziedo. Tikai matemātiski, Excel tabulā viss ir pa nulēm. Bet kāpēc tu ziedo? Bet tāpēc, ka es mīlu Dievu. Bet kāds saka, tu atziedo atpakaļ tur, kur tev maksās? Treini, es taču, tad, kad es saņemu finanses, es taču nedomāju par to, kā man apčakarēt sistēmu vai kā man kaut ko. Tad, kad es saņemu finanses, pirmā lieta, ko es daru, es atdodu 10. tiesu. Lai tev nākšā mēnesī būtu alga? Nē. Jā? Nē. Tāpēc, ka es gribu parādīt Dievam, ka es viņu pielūdzu arī ar finansēm. Un tāpēc, ka es gribu, lai man nepietrūktu. Un nav stāsts, kad es, pieņemsim, kalpoju tikai kā mācītāji. Mans finanses bija daudz mazākas nekā strādājot arī par skolotāju skolā. Loģiski. Tā vajadzētu kaut kam mainīties. Bet tas nav mainījis to labo ieradumu un vēlmi. Vai es to daru, ejot uz bankomātu izņēmu, vai es pat taisno pārskaitu, dažādi veidi, vai konkrēti tikai vienai draudzē, citreiz arī tas ir kādai konkrētai kalpošanai, un es kaut kā padalu. Un citreiz Dievs saka, hei, ir konkrēts pamudinājums, 10% ir par maz. Es zinu, ka tu samaksāji to, bet es gribētu, lai tu tur svētī vēl vairāk. Un man citreiz ir bijušas diskusijas ar Dievu, un es viņiem saku, hei, tu saproti, ja es tagad šito noziedošu vēl tam, uz ko tu svētais gars mudini. Un tad man citreiz ir bijis pilnīgi tā, ka es Dievam saku, un tad es gribu redzēt, kā mēs līdz mēneša beigām izdzīvosim. Tā kā, ja es tagad atdodu vēl šo, tad es gribu zināt. Un ticībā vienkārši atdod, un tu domā, bet zini, kā citreiz tu vari tā kā nolikt aplūksnītē, tipa, ja kaut kas, es tur varēšu paņemt, un pēc tam atlikt atpakaļ, tā kā dīlo tu ar to ziedojumu. Bet tā, kad tu atdod pilnībā projām, tev jau vairs nav ko dīlot. Tu tā kā esi atdevis to projām, un tad tu vari pieredzēt Dieva brīnumdarbus. Jā, amen. Ka nevis aprēķins tas ir. Nē. Jā. Nē. Bet vienkārši man... Bet tā ir daļa. Nē, es zinu, ka tu ne par mani. Es zinu, ka par klausītājiem. Bet tur jau tā lieta, ka finanses ir daļa no tā, kā mēs parādam savu ticību Dievam.
bieži, es nezinu, kāpēc, bet citreiz kristietībā ir tāds, tā kā, es pat nesaprotu, kas tas tāds ir, ne ieradums, ne, nu, tādā paterna iestaigāta, nu, kad, hei, nu, mēs te tādas garīgas lietas, ja? Un finanses, ne, nu, pa finansēm runāsim mazāk. Ja mēs paskatītos, cik pantu ir par finansēm Bībelē, 1000. Vienkārši nenormāli daudz. Otrā vēstule korintiešiem, visa 8. 9. nodaļa ir par finansēm. Visa vecā derība ir pilna par finansēm. Un tad liekas, bet tas tieši iet kopā ar to, ka Dievs grib, lai mēs šajā pasaulē, kurā mēs dzīvojam, arī ar to, kas mums pieder, parādītu, kāda ir mūsu ticība. Kā mēs pieredzam ticību caur finansēm, vai caur kartupeļiem, nezinu, un caur visu citu. Nu jā, ka tas ir solis ticībā, nevis, nevis loģisks aprēķins. Nē, tas nav ne loģisks aprēķins. Tas pasaulē vispār daudziem cilvēkiem tas neliekas loģiski. Jo kā tad tā? Kur tā nauda paliek? Jā, jo tāds, ka, nu, piemēram, es nezinu, tagad arī, nu, ir kaut kādas lietas, nu, kur kalpojot, man sanāk izdevumi, un es iesniedzu čekus. Nu, idejiski, jo, nu, ir kur kaut kāds ziedojums tai kalpošanai vai kaut kas. Bet, un tad, nu, teorētiski es iespējams plānoju vairāk noziedot. Nu, pieņemsim, vairāk nekā es esmu iztērējis. Bet es jau esmu noziedojis, nu, tā kā mēneša sākumā. Un es nedomāju, ka es varēju vienkārši ar čekiem noziedot. Nu, tā, ka tas bija neloģiski. Bet zini, kas tur ir labi? Es pateikšu, es zinu, par ko tu runā. Un iespējams tie, kas jūs nekalpojat, nu, tā kā baznīcā, jums šitas liekas vispārīgi, ko ar čekiem noziedot? Kā tagad es savus pārtikas čekus nesīšu un metīšu kastītē? Bet tas treniņš ir ļoti labs. Jo redzi, tad, kad tu noziedo, Un, pieņemsim, tur baznīcas valde vai draudžu konferences vienreiz gadā dod finanšu atskaiti, kā ir izmantot līdzekļi, vai ne, tur saziedot tik un tik. Tas ir bijis kalpošanām, tas ir bijis tur, lai uzturētu Dievu namu un tam līdzīgi. Tad, kad tu tā domā, nu zini, kā ir, es jau to 10. tiesu ziedotu, bet es viņu paturēšu, jo es viņu izmantošu vienalga kalpošanai. Tur var baigi nošaut garām. Jo it kā loģiski tu domā, kāda atšķirība es tā kā apgrūtināšu mazāk, vai ne, tur ar čekiem, grāmatvedis priecīgāks un tam līdzīgi. Bet tas atkal ir tajā domāšanas veidā un tajā treniņā, kad tu tomēr nes atbildību. Tas ir pilnīgi savādāk paņemt no aploksnītes, ko tu pats esi uztaisījis 10. tiesa, un tur tā var švitināties, jo neviens to nepārauga. Nu jā. Ja? Nu, tur vajadzēja, nevajadzēja, ja? Bet gribējās. Tur ir tā, ka tu nes atbildību, bet šito es iesniegšu. Un tu piedomā, tad tas budžets ir tāds, budžetā ir jāiekļaujās, vai arī, piemēram, ja ne jāiekļaujās budžetā, tad, tās ir tās vajadzības, ko nopirkt. Un tu tā kā, nav tāda tā kā, tāda izšķērdēšana, Jo tu, es pieņemsim, nevar tā vieglprātīgi tagad sataisīt kaut kādus iepirkumus un sagribējās. Pie katra, kas tiek iegādāts kādai kalpošanai, es piedomāju, vai tas ir tā kā vai tas ir jēgpilni, nevis tur. Un tad čeki iedod pa, 100 eiro, saka, labi, šito varēja iztikt, bet gribējās tā, lai smukāk. Un es nesaku, ka nav jābūt smuki. Bet tomēr jēgpilni. Nu, bet reku, piemēram, mums mikrofoni, ja? Nu tā, idejiski. Reku mēs. Šis ir šis ir uz attīstību, un mums ir citi mikrofoni, tā kā mēs iepriekšējā sērijā teicām. Un es būtu izdomājis, ka mums vajag tos foršos krūtos mikrofons. Mēs paņemu
Un redz, mēs tos tagad lietojam kalpošanā, jo mēs ierakstām podkāstu, un es esmu baigi superīgi noziedojis. It kā. Bet realitātē es neesmu noziedojis neko. Nē. Jo es pats viņus lietoju teikt, un es pats atrunājos, ka tas ir ziedojums, bet īstenībā pats manā somā, manā mašīnā, pēc tam manā plauktā mājās stāv viņš. Un nav vispārīgi nevienam citam pieeja. Es super noziedojis, jā. Jā. Bet redz, tas ka man pašam tā jocīgi, man liekas smuļķīgi, ka es, piemēram, saprotu, ka es esmu nolēms, kad es noziedoju, un tad es saprotu, ka grāmatvedim man tur jāčakrējās un jāpazaudē kādu čeku, un tad man jādomā, tā. Bet tad tur nav kārtība, un man liekas, vēlns tajās detaļās ritīgi māk visu grāmatvedību sakārtot kārtīgāk. Ka tas nav par to ciparu, tas nav par to summu, cik tu ziedo, bet par to principu, ka tu spēr to soli. Jā, tieši tā. Jo tas, tā rakstiet, ko tu teici, ka to kapeiku iemet, pēdējo, ka, redz, tas nav, tas neko nedēļ tajā, bet tas parādīja to. Kā ir iemest pēdējo, ka tev vēl ir jādzīvo, ja? Tā. Vai visu. Vai iemest visu. Iemest visu. Kurš var iemest visu? Neviens. Es neticu nevienu, kas varētu iemest visu. Es neesmu dzirdējis. Mēs izaicinām. Kāpēc nē? Tu mani izaicini? Nē, mēs izaicinām. Mēs abi izaicinām. Vēl kāds cits, lai nav mums saistīts. Nē, lai kāds mums izaicina. Nē, paldies. Nē, par šo. Varbūt beidzot būs komentāros kāds. Jā. Nekad nav komentējuši. Nē, bet... Bet zin kā ir? Bet ja būtu, reāli pirms tam jāgavē un... Jā, bet ja kāds iztroļļo vienkārši. Troļļi ir troļļi. Nē, tas būtu tāds, kad... tādas lietas, piemēram, tā kā es teicu arī par tiem papildus ziedojumiem, kad Dievs... kad Dievs uzrunā, ka jāziedo vairāk ir... Tas ir par to, ka tu to nevari vairs izdarīt loģikā. Jo, saprot, 10. tiesu tu vēl vari loģikā izdarīt arī. Aprēķini, jā. Jā, tā tad 10. tiesa, es Dievam ziedošu, es zinu, ka Dievs ir uzticams, bet kad Dievs saka, hei, bet vai 20. Nevis tikai 10. bet 20. Labi, bet tu jau to pieminēji, bet... Tu nolažo, nenoziedo. Jā, man tā ir bijis. Aizmirs, ja? Nē. Neaizmirs, nebija? Zini kā, man kādreiz bija 10. tiesas atsevišķs maciņš. Un tad es izņēmu ārā un ieliku tur, un kad es biju dievkalpojumā, tad es ņēmu no tā maciņu, ne? Un pieņemsim tieši no tā, tā kā es nejaucu kopā savā parastā makā, vispār to neliku. Kas īstenībā tādam iesākumam, man liekas, bija ļoti labi. Bet tad arī visādi tā, pieņemsim, tagad tu esi visu iztērējis, kas tev ir, bet tu neesi vēl visu noziedojis. Labi, es aizņemšos no 10. tiesas maciņu. Tu aizņemies, es nākamā alga atdošu. Tu tā kā atdod, beigās tu domā, nē, man nesanāk ko atdot. Un tu tā kā pats esi tā kā parādā 10. tiesai. Jā, tāds, un tāda baigā iekšā vēl, tāda sadursmē, es zinu, ka man bija, bet es domāju, bet es taču apzogu un tā un šitā. Un tad, protams, katram tur pašam jānonāk, bet es zinu, ka toreiz es pieredzēju to, ka Dievs vienkārši teica, Gunta, viss kārtībā. Tā kā tavu parādu tev ir atlaists, tu pat vienkārši esi pieķērusies ar to, ka tev, tu domā, ka tas ir parāds. Nē, es zinu situāciju, palaid. Jā, bet liekas, ka... no tā es mācījos pat taisno. Nevis kaut kā dalīt pa svētdienām, bet žuk! Visu. Pirmā svētdienā, tā kā džēma tagad, visu. Visu izmet, jā. Visu, jā. Jā, jo tu saki tagad, jā, ka, es nākošā mēnesī ielikšu vairāk, tā kā to starpību, jā. Es saprotu, ko tu saki, un man bija tā, bet, un es vienmēr to saprotu, vairākas reizes ik pa laikam vienkārši saprotu, ka nedavilks, 100% ka nedavilks, jo cilvēki prātā tā izdomā. Un tad nenoziedo vienkārši, un tad jūtās sūdīgi, ka nenoziedo, un jūtās sūdīgi, ka tāpat nepietika kaut kam, bet
Es dzirdēju, es teicu, nepateikšu to pantu, šī tik labi es esmu sagatavojies, bet ka pirmām kārtām ziedoja visu, tev ir tas Izlasīsim? pants? Ir, jā? Jā. Redz, tad izlasam un tad. Salmana pamācības 3. nodaļa. Tun, reklāmas pauzīte. 9. 10. pants. Es, man liekas, neatradīju. Aiz psalmiem uzreiz. Jā. Salmana pamācības 3. nodaļa, 9. 10. pants. Tā, vēlreiz. 3, 3, 9, 10. 9, 10. Dod godu tam kungam arī no savas mantas un piešķir viņam visu savu ienākumu pirmajos. Pirmajos, ja? Pirmos augļus. Okay. Tad pildīsies tavi šķūņi ar pilnību, un tavas vīna spiedus plūdīs pāru malām pāri. Jā. Tātad dod godu tam kungam arī no savas mantas un piešķir viņam visu savus ienākumus pirmajums. Pagodini kungu no savas mantas, no savas ražas pirmajiem augļiem. Jā, tas tad ir pirmais. Jā, pirmajam dod kungam. Jā, pirmais tu dod kungam. Ienāk, nevis tas Latelekom samaksā, labi, nesauksim nosaukums, bet Nē, tu nesamaksā rēķinus, bet tu aizskaiti ziedojumu, piemēram. Jā. Vai aizej uz bankomātu, izņem ārā, ja tu gribi papīrā skaitīt. Dot. Pirmais. Cik tas prasa laiku būtībā, ja mēs tā padomājam? Es nevaru ciest uz bankomātu. Labi. Es neņemu, man visi bezskaidrā. Jā, tad skaiti uzreiz prom. Pirmais. Ienāk alga, minūte, un tu esi pārskaitījis. Viss. Ja gribi uz 2 dažādām vietām, 2 minūtes. Jā. Un viss, un tālāk maksā rēķinus un pēc pārtiku un vispārējo, kas ir. Bet es gribu... Zini kā, pie šitā izlasīsim 2. Mūzes grāmatu. Šis bija man, kad meklēju 23. nodaļu. Pasties. Ir, jā? Pirmo. Super. Precīzi. 15. pāntu. Kur tā var atvērt? Uzreiz es tā rauju vaļā bībeli un bija. 15. Jā. Tur ir, ievads, tur ir tāds, tātad iet runa par Izraēlu gadskārtējiem svētkiem, ja? Kādi ir tie svētki, ko viņi svin 3 reizes gadā. Un tad būs tas 15. pants par neraudzētās maizes svētkiem, un tās beigas ir nenormāli svarīgi. Neraudzētās maizes svētku sviniet. 7 dienas ēdiet neraudzētas maizes, kā es tev to esmu pavēlējis, noteiktā laikā. Jā. Abība mēnesī, jo tanī tu izgāji no Ēģiptes zemes, bet nenāciet manā priekšā tukšām rokām. Un tagad skaidrojums, ja? Labi, tad skaidrojums ir par to, ka ir jāsvin neraudzētās maizes svētki, tik un tik dienas, kā jāsvin un tā tālāk. Un tad tas pēdējais teikums. Nevienu manā priekšā, lai neredz tukšā. Jeb 65. gada revidētais bija nenāciet manā priekšā. Nenāciet manā priekšā tukšām rokām. Jā. Ko mēs, ja mēs tā runājam par to laiku, nevis par mūsdienu laiku, ko rokās cilvēks parasti tur? Maks, nauda, raža, jebkas cits. Un īstenībā Dievs tā kā saka, hei, ka tu nāc manā priekšā, nenāc tukšā. Esi sagatavojies. Jo laikam tas trakākais, nepārprotiet, vārds traks ir ļoti slikts. Nevis trakākais, bet bēdīgi ir tad, kad tu esi dievkalpojumā, un tagad mācītājs saka, un tagad vāksim ziedojumu. Un tad tu sāc tikai domāt, ko grābt, kurā kabatā bāz savu roku, kuru monētu vai papīrīt izvilkt, lai tev būtu ko ielikt. Tas nozīmē, ka tu vispār neesi par to nedomājis, ne lūdzis, ne gatavojies. Jā, tas man patīk. Man patīk tās draudzes, laikam, kur
Jūs zināt, kur ir ziedojuma trauks, un nav tas konkrētais, jo ir arī citi pasākumi, kur tā kā apmēram mēs šito esam tā uztaisījuši, ka mums ir tik daudz iztērēts, un mēs ticam, ka tas tiks, nu, tā kā visi saziedos tik daudz, lai mēs nebūtu mīnusos. Mēs ticam, un tajā brīdī pilns ar cilvēkiem iet uz paņiem riņķi, un apmēram, gandrīz tev stāv klāt, kamēr tu iemet. Tā kā tas nav pa to. Jā, tur varbūt nepareizais veids, bet tas, kas ziedot jebkurā vietā, kur notiek kāda dievkalpojuma, ir ok. Nevis tikai ir ok, bet tā ir daļa no pielūgsmes, tas gan. Un arī tai otrais sirds attieksmei jābūt. Pieņemsim, šodien es biju dievkalpojumā, un ziedojuma trauks gāja uz riņķi. Es tur neko nemetu, tāpēc, ka es pēdējos mēnešus, kamēr es esmu dekrētā, nevis pēdējos mēnešus, pēdējo gadu, es pārsvarā veicu pārskaitījumus, nevis ņemu skaidrs naudu. Ir, kad es ņēmu, bet kaut kā ērtāk, nezinu, kaut kā, nezinu, skaidrojumu. Un līdz ar to, un tas trauks man iet garām, un man ir pilnīgs sirdsmiers. Jā. Jo es esmu jau Dievam ticībā savu daļu atdevusi. Tā. Jā. Bet mēs arī Dievu varam apzakt. Tu to zini? Nē, es gribu dzirdēt. Tepat vecajā darbā pēdējā Bībeles grāmata ir Maljahijas grāmata. Vecās darbības, es domāju. Nē, pēdējā. Jā, pareizi. Tā. 3. nodaļā. 3. nodaļā no 8., 9., 10. pants. Vai ir pareizi, ka cilvēki krāpj Dievu, kā jūs mani krāpjat? Jā, apstājies. Labs jautājums, ne? Vai ir pareizi, ka cilvēki krāpj Dievu, kā jūs mani krāpjat? Bet man ir ar lielo burtu. Jā. Dievu. Bet kāds? Vai... Nē, es kontekstu sapratu, nevis to, bet kāpēc ir krāpjat Dievu ar lielo burtu? Un kā jūs mani arī ar lielo burtu? Jā. Kas to saka? Pravietis saka Dievu vārdu. Tiešo runu. Ok. Jā, tad... Jo paskaties, 5. pantā sākās tieši, 6. pantā sākās tiešā runa, ja tu pajuzi apakaļ. Jo es esmu tas kungs. Jā. Labi. Tā ir tiešā runa. Un tāpēc Dievs īstenībā uzdod retorisku jautājumu. Ir pareizi, ka jūs krāpjat Dievu? Jūs tad sakat, kā tad mēs tevi krāpjam? Ar 10. tiesu un labprātīgiem upuriem? Tādēļ jau jūs esat nolādēti. Tā kā viss krīt jums no rokām un iet jūsu rokās bojā, jo jūs visi vienā kopā cits pār citu mani krāpjat. Bet atnesiet katrs savu 10. tiesu pilnā vērtībā manā klētī tā, lai arī manā mājā būtu barība un pārbaudiet tad mani šai ziņā. Saka tas kungs Ceabots. Vai es arī neatvēršu debesu logus un nelikšu svētībai pār tiem pārpilnībā nolīt pār jums? Būtībā tādas vairākas lietas, man liekas, ļoti spēcīgi arī tieši par to, ka Dievs runā uz tautu, un viņš būtībā ir neapmierināts ar došanu, un viņš nosauc viņus par zagļiem, laupītājiem. Un te atkal mēs varam teikt, kad kā ir tad, kad to bauslību dara izpildes pēc, un kā ir tad jau, kad tu domā, bija ieradums, nepatīk ieradums, šodien sagribējās kaut ko vairāk. Kāpēc man, nesanāk man tajā mēneša beigās vairs? Nesanāk. Un Dievs īstenībā saka, zin kā ir? Ar to jūs paši esat atnesuši lāstu. Un kā tu to lāstu var pāraut? Dodot Dievam. Un tā kā ļoti vienkārši. Un tad arī, parasti... Bet tad jau šis sasienās kopā ar to, ko es pirms tam tev teicu, ka nevis... labi, tad, te ir 10. tiesa, bet
10. tiesa ir tāds baigi, Nu, pārnest. tur ir rakstīts 10. tiesa un ziedojumi, jeb labprātīgie upuri. Nu jā, bet ne, tā 10. tiesa nav tas procents, vienalga tas ir tas, kā pateikt. Tas ne visu laiku nenozīmē tie 10%. Nē. Nu, ir tie 10% no visa kā. Nu jā, bet redz, arī no laika un no visa. Ne tā? Jā, bet to jau mēs liekam tā kā tālāk klāt, kad mēs interpretējam būtībā. No jā, bet šajā brīdī, šajā brīdī neiet runa par laiku. Labi, bet vienalga šis paskaidro to domu, ka nevis mēs tev čekus atnesam par to 10%, bet ka mēs ticībā iedodam, ka te jau atkal ir tas ticībā. Tas solis ticībā, ka jūs jau muhļiet kaut ko. Nu jā, tieši tā. Jūs muhļiet. Ne tikai muhļiet, jūs, es teikšu tā, jūs zogat. Jūs zogat. Jo visi finanses pieder Dievam. Jā. Un viņš tev tikai prasa 10. Jā. Bet tā man vienkārši es arī šo atkal pārlasot, 12. gada dokumā rakstīts aplaupa Dievu, ja? Jā, bet jūs mani aplaupat. Zakt aplaupīt, liekas, nezinu, man tie vārdi ir ļoti spēcīgi. Nē, te ir krāpt, nevis zakt. Tad krāpt. Zakt, krāpt. Bums! Actions bija. Tas ir kurā minūtē? Gandrīz. Jā, labi. Piu. Džem, man tomēr būs jāgriež kaut kas ārā. Jā. Tā. Ja izgriezām, tad tāpēc, ka bija akcidents. Ja neizgriezām, tad jūs dzirdējāt. Un vai tev vēl ir kaut kas sagatavots, vai izējām caur tiem jautājumiem? Varbūt mēs jau kaut ko atbildējām. Jā, tu vari iziet, pajautā jautājumus, bet man ir kaut kādas dažas lietas, ko es vēl gribētu uzsvērt. Labi? Varbūt tās lietas tev te būs pa jautājumiem. Jā. Labi, tā, par 10. tiesu bija. Kāpēc vajag ziedot? To mēs tā kā izrunājām, apmēram. Sanāk tā, ka es mēģinu atcerēties, kā es šo jautājumu domāju, bet, principā, ziedo baznīcai, un tad ceļ namiņus, ceļ mājas, brauc ar ritīgām mašīnām, un kas tad tā ir pa, kāds sakars, es zinu, ka man kaut kad viens uz ielas atbildēja, es negribu neko baznīcai, tur pasties, kā viņi pa ziedojumiem tur braukā ar mašīnām, braukā ar krūtām mašīnām, un viss tas aiziet tur tikai. Tāds. Jā, es zinu, ka cilvēki tā mēdz noteikti domāt un teikt, bet es laikam uzdošu pretjautājumu, vai tu esi pajautājis tam mācītājiem, mācītājai vai kalpotājiem, kā viņš nonāca pie savas mašīnas. Cik ilgi viņš gaidīja šo savu transporta līdzekli? Kas iespējams viņu noziedoja? Un vēl visādas citas liecības. Jo, tā kā burtiski, un pat, ja kāda draudze ir izvēlējusies savam mācītājam vai mācītāji nopirkt automašīnu, tas ir tādēļ, ka tā ir vajadzība. Jā. Lai viņš vai viņa varētu tikt uz visādiem lauku reģioniem, paņemt visus pa ceļam, aizvest, atvest. Es domāju, ja tā vidusmērā paņemtu, uztaisītu kaut kādu aptauju mācītāju vidū, cik viņi nobraukā savas automašīnas, vai cik viņi jau dzīves laikā ir nobraukājuši, pa kādiem apstākļiem. Vispār pat viņi nevar pat saskaitīt, un neviens, es domāju, nereiķina, cik viņi ir ieguldījuši remontos un visur citur. Tas ir viens no tādiem maldīgiem priekšstatiem, un man liekas arī bišķiņu kaut kādu filmu aspektā, man liekas arī tāda piešprits ir. Un iespējams, ka kaut kur ir, bet ka kaut kur ir kaut kāda nelietība. Tad tu nekļūpi pa mācītāju, lai būtu baznīcas nav tev, ja?
Nē, galīgi nē. Nē, un tas ir patiesībā bieži vien tāds izšķirošais, kad vai tu esi gatavs ticībā iet un kalpot, zinot to, ka pasaulē patiesībā tu varētu nopelnīt 5 reizes vairāk. Labi, bet kur tad aiziet tā nauda? Saziedotā, bet mēs jau bišķiņ pieskārāmies. Bet tā kā idejiski, Kalpošanā. Tu aizēji, Jā. iemet tajā kastītē, ko nesā riņķī. Kas tālāk notiek? Jā, kas tālāk notiek? Tālāk ir 2 cilvēki, kas pēc dievkalpojuma saskaita Mūsu naudu. baznīcā, vai visur? Vispārīgi, cik es zinu, metodis baznīcās tie vienmēr ir 2. Tāpēc, lai nav tā, ka viens Jā. izdomā un paņem Jā. apakaļ savai daļai. Nē. Nē, tāpēc, ka 4 acis ir labāks, un arī tas, ka tāds labs princips, ko viens varbūt nav redzējis, otrs redz, saskaita, ieliek, nezinu, tur kur, un tālāk atdod tam cilvēkam, draudzē, kurš to nogādā grāmatvedim. Jo katrā draudzē ir arī grāmatvedis. Kasieris, grāmatvedis, kurš tātad pārauga finanses. Tur viņas arī nonāk. Viņš ir tas, kas maksā rēķins kaut kādā Viņš daļā. ir tas, kurš maksā rēķins, viņš ir tas, kurš saņem čekus par kalpošanām un izsniedz pretī naudiņu un pārskata kontu. Un savukārt grāmatvedis vienreiz gadā dod atskaiti visai draudzēji, plus konfesijas ietveros, reāli rakstiski atskaiti. Un plus vēl arī valsts ieņēmuma dienestā. Katra draudze ir arī atbildīga tajā, valsts mērogā. Mēs neesam atbrīvoti no... Bet mums nav nodokļu. Ziedojumam nav nodokļu. Nē, ziedojumam nav nodoklis. Bet mums ir jāatskaitās par izlietotiem līdzekļiem. Jā. Tā ir vienalga, tās pozīcijas ir jāsaraksta, lai nodokļi nav jāmaksā, bet pozīcijas ir jāsaraksta, kad cik garš tik plats. Tad jau. Tad jau ir labāka skaits kontu. Jā, tā runā, jo tad grāmatvežiem mazāk darba. Excels vieglāk. Jā. Pārstojās, ne? Labi, tā. Kas tev sanāk vēl tā, bija pa jautājumu? ja es teicu par to dzīvu, ka tā 10. tiesa ir bauslībā, tur tā radās, un tur mēs norunājam, ka tur jau nevis 10, bet tad kaut kā 23% sanāk. Plus mīnus tas, ko tā saskaitot kopā visas tās bauslībā pieminētās 10. tiesas ir. Bet tas nozīmē, ka mums tad ir vai nav. Mums nav bauslībā, mēs vairs nedzīvojam bauslībā. Mēs dzīvojam jaunās derības laikā. Tātad mums, tāpēc, ka bauslībā rakstīts tā, mums tas nav jādara. Vai ne? Nē, tieši tā. Izlasīs Jāņa evaņģēlijas 1.17. Es tieši domāju, ka tu šis būtu labs. Jāņa evaņģēlijas 1. nodaļa 17. pants. Jo bauslība ir dota caur mūzu, bet žēlastība un patiesība nākus pasaulē caur Jēzu Kristu. Amen. Tieši tā. Un žēlastība ir bez maksas caur ticību. Un bauslība ir kā likums. Ja? Jā. Dari to un dari šito. Bet žēlastība, kur darbojas, viņa darbojas sirdī. Un tāpēc es visu laiku, laikam jau vairākas reizes šajā reizē esam teikusi, ka sirds attieksme. Tā ir tā galvenā lieta, ko veselīs visu laiku runā par to sirds attieksmi. Jā. Un sirdī, kurā mājo svētais gars, tur jau ir gan arī neizbēgami. Vai varētu teikt, ka ja tu neziedot, tad principā tavs sirds attieksme nav ok. Un tev nemājo svētais gars. Jo tās būtu mudinājums. Es neteikšu, es nevaru apgalvot, ka kādā nemājo svētais gars. Bet ja tu neziedo, tad kaut kas nav ok. Tam es pilnībā piekrītu. Man ritīgi patīk Dereks Prints, kā tu zini. Viņš ir fenomenāls bībeles skolotājs. Un es izrakstīju, ko viņš man patika, ko viņš teica par ziedošanu. Viņš teica tādu domu, ka
Ja tu tikai saņem, nu tātad es neziedoju, piemēram, ja? Es tikai esmu gatavs saņemt. Ja tu tikai saņem, tu dzīvo uz viszemāko svētības līmeni. Bet, ja tu dod, tas jau ir augstākais svētības līmenis. Un tad ir tas pants. Vai TikTokā īstenībā pēdējā laikā ļoti populāri. Svētīgāki dot nekā ņemt. Jā, nu, kas... Un, protams, mēs varētu citā reizē parunāt, kā tas ir ņemt, un cik arī tas var būt grūti. Jā, tas ir, bet tas ir grūti, bet nevis svētīgi. Jā. Bet, nu jā, tad sanāk te. Nu, un tad, ja es tur saku, kad jāziedo vairāk, bet tad sanāk, kāpēc tad tu rēķini tos 10%? Kāpēc es rēķinu? Nu, jā, nu, kur tu... Nu, kāpēc? Tāpēc, ka mēs izlasījām pirms bauslības, kur Ārons un, ne, bet Ābrahams un Jākabs. Jā, Jākabs. Tie bija divi. Jā, Ābrahams un Jākabs. Jā. Ābrahams un Jākabs, kas pirms bauslības pieņēma to lēmumu dot 10. Vai tu tāpēc rēķini 10? Vai tu rēķini vienkārši, nu, tāpēc, ka nu, tas tā vienkārši ir tas cipars, vai tā ir vieglāk, vai nu, jo tu teici, ka tev uzrunā vairāk citreiz, bet kāpēc tieši tu izvēlējies to 10? Tā ir vieglāk. Tas man arī palīdz tā kā konstanti, nu, pie kaut kā turēties. Tā ir drošāk. Nu tā, es pieņemsim tagad tā pilnīgi vienkārši domāju. Es domāju, nu jā, tā ir drošāk. Es zinu katru mēnesi, nu, ka tas... Vai es katru mēnesi Dievam pajautāju, vai viņš gribētu kaut ko vairāk? Nē, un iespējams vajadzētu vairāk šos jautājumus uzdot, un tad arī es pieredzētu vairāk izaicinājumus un vairāk svētības. Bet man arī Melehijas grāmatā, es zinu, ka es dzīvoju žēlstības laikā, nevis bauslībā, bet man ļoti ir vienmēr uzrunājis tas Dieva jautājums uzdotais pārbaud mani. Pārbaudu man, vai tas strādā. Un man riktīgi tas patīk, un es zinu, vienkārši gadu desmitiem, es zinu, ka tas strādā. Un arī strādā tad, kad Dievs saka, hei, bet zini, kā ir? Tev vajag vēl pat vairāk. 2 reizes vairāk. Un Dievs trenē, jo nu tā, mēs teicām, tu izlasīji to pāntu, ja, bet žēlastība caur Jēzu Kristu. Būtībā vārds žēlastība parādās jaunajā derībā 8. 9. nodaļā 2. vēstulē korintiešiem, kuras teica 2 nodaļas par finansēm, 7 reizes, un vārds čaris ir. Un tas vārds lielākoties tiek tulkots kā dāvana vai dāsnums. Tad Dieva žēlastība darbojas mūsu sirdīs, bet arī finansiālos jautājumos. Ja tad es no savas sirds žēlastības, ticībā, cik es esmu gatavs dot. Un iespējams, kādreiz tā nebūs 10. tiesa, un kādā reizē tā ir 5. tiesa, 5. daļa. Bet tas pat varbūt ir daudz vairāk nekā citā reizē 10. tiesa. Jo Dievs jau neskatās uz tiem cipariem tā, kā mēs to redzam. Ja? Tas ir līdzīgi kā par to atraitni. Kā par to atraitni, kas atdeva pēdējo. Un tam bagātniekam tā pat tuvumā nebija 10. tiesa. Ja? Viņš tur vienkārši nomet. Viņai tā bija visa. Nu jā, laikam tāpēc, man liekas, es nezinu, kā šo nosumēt, sasumēt un pateikt tādu kopsavilkumu, bet es mēģināšu noformulēt, un tu pasaki, vai pilnīgi garām vai nē. Bet tad varbūt ir drošāk teikt, ka nevis 10. tiesa un atmest to, jo reku mēs lasām, ka, tas ir ļoti bibliski. Jā, pagaidi. Tu nokomentēji tad, kad es pabeidzu. Labi. Bet Jāņa evaņģēlijā mēs lasām, ka tā ir Mūzes, tātad 10. tiesa. Ja? Noklausies? Mēs atmetam to, bet mēs paturam to ziedošanu. Ziedot 10. tiesu, bet atmetam to ciparu. Ziedot. Jā. Un jā, protams, tad
izdevīgi. Nu, man ir piečuks kabatā, es noziedoju to piečuku, un tad tas ir ķeksīšu pēc, tad arī tas nav par to. Nē, bet tad kā nav tas. Zini, es nezinu, man nojuka pišķīt. Jo tu esi, ka ir, piemēram, tu atnāc 4 reizes mēnesī uz dievkalpojumu un iemet piečuku, kas tev nav vispār pat pirmā, 1%, pieņemsim. Bet tu esi it kā iemetis. Un kāds ir tas tavs rezumē, vai tas, kāpēc tu es domāju, iepauzēji? Ka viens ir tas, kāpēc man liekas, ka vajag atmest to 10, jo tas ierobežo kādu, kas varētu garūt vairāk, un tas arī tā kā uzliek tādu latiņu, kuru, ja tu nesasniedz, tad jau kāda jēga. Bet nav jau tā, ka tev varbūt tu vispār nekad neesi ziedojis. Un tev jau tie 5 eiro ir daudz. Jā, tas 5%, un kā tu saki, es par to 5 varēju aiziet jau paēst, uz tai svētdienā. Jā, kad laikam, un tajā brīdī, kad tev tie 10% pirmā mēneša dienā, algas dienā ienāk, tu pārskaiti, un tev vispār ir miers, tad jau noteikti, ka tev ir laiks ziedot vairāk. Tad, kad tev sāk bišķīt grūti, nevis grūti tā, bet grūti iedot, bet nevis grūti dzīvot. Tad, kad tu jau esi baigi ērti ar tiem 10%, tad jau visdrīzāk tu ziedo pa maz. Nē? Vai tu tā neteikti? Ka man nav problēma, es pirmā algas dienā aizsūtu, man viss ir baigi labi, vispār nekāda problēma, jo 10. tiesa ir Dievam viss, un tas, kā redz, tur ierobežo to. Un tas, man liekas, tas, ko Jēzus saka, ka ka tad vairs nav tas spēriens un pārbaudījums ticībā. Jā, jābūt uzmanīgiem. Jo iespējams, tad atkal ir laiks, lai ņemtu viņu ārā taustāmā veidā. Un tādos brīžos, kad varbūt mēs ejam kaut tādā rutīnā, es teiktu, ka atkal apstāties un parunāties ar Svēto garu un pajautāt. Jo man ļoti patīk, kā Jēzus saka Mateja evaņģēlijā 6. nodaļā 24. pantā, es pārfrāzēšu, ka mēs nevaram kalpot 2 kungiem. Mēs nevaram kalpot Dievam un mamonam, kas ir naudai. Un ka visu laiku īstenībā tajā mūsu dzīvē, tā kā mēs dzīvojam fiziskā pasaulē, mēs saskaramies ar to, kad vai nu tu sākas ienīst Dievu un mīlēt naudu, vai nu tu mīlēsi Dievu un sākas ienīst naudu. Ja, kad tas paliks otršķirīgs. Un tā kā, tāda, jo skaidri un gaiši, ja nauda mani kontrolē un motivē, tad kaut kas nav ok. Jā, jo Dievam būtu man jāmotivē, nevis naudai. Un, protams, ir kaut kādas lietas, mēs sakām, bet tur nezinu, labāks darba piedāvājums, un tas man motivē. Tas ir kaut kas cits, par kaut kādām pārmaiņām vai kā. Tev arī būs lielāks iespējas ziedot. Un tas, man liekas, ka tas ir tas, ko kaut kur pārprot, bišķīt, ka, piemēram, ka nauda nav svarīga un ka, piemēram, es esmu gatavs tikai kalpot, bet ja viss šitā nepelnīs naudu, tikai kalpos, tad realitātē visi baigās auzās arī. Un īstenībā tas tā lielāk, labāk atmaksāts darbs var būt vēl lielāka svētība. Jā, un labi, ok, tad jautājums. Vai mēs tas, ko es gribēju teikt, laikam pirms tam man pazuda tā doma bija tāda, ka nav nozīmes, cik tu ziedo, fakts. Bet kad tu ziedo? Kad tu ziedo to 10? Kā? Jā. Un nevis krāpjot Dievu un sevi un visus ar atrunām kaut kādām, vai un te laikam nāk tas, ka es jau tur paņēmu brīvdienu, neatmaksātu darbā, piemēram, un tad jau vēl man kaut ko ziedot par to? Nē. Un tu redz, atkal mēs tā kā gribam kaut kā izlavierēt un teikt, bet par finansēm es būšu kungs, ja?
Bet kalpot, nē, tur es varētu paņemt brīvdienu. Mēs atkal kaut kā gribam Dievu izvilkt ārā no kādām dzīves jomām un paši atkal ieiet iekšā kā kungi un teikt, bet es taču labāk Dievs zinu. Vēl viens, man liekas. Šitas, lai skan tiem, kas kaut kādā ziņā kalpo. Un, piemēram, kalpo bez algas. Nevis tā kā krūti mācītāji, kam maksā algas un var braukt ar krūtām mašīnām. Tā kā Gunta, piemēram. Jā. Bet tādi, kas tikai kalpo baznīcā. Jā, tikai kalpo. Kāds sakars? Viņi iedomājies, dara to pavēlti pirmkārt. Jā. Tā kā, labi, ok, brīvā laikā dari, ko gribi. Un vēl pēc tam ziedot tam? Nevis pēc tam, bet tā laikā. Tā laikā, vai kaut kā, tā kā vēl papildu. Es jau tā pavelti šito te. Jā. Jā, bet redz, mēs esam jaunās darības ļaudis ar Džema prātīgi, ar labākiem darības nosacījumiem patiesībā nekā vecajā darībā. Un to zinot, man liekas, tas ir pilnīgi loģiski. Ka mēs arī gribam vairāk ziedot un vairāk kalpot. Tā. Jo Jēzus Kristus savā žēlstībā mums ir devis tik daudz, kad neviena mana 10. tiesa vai 20. tiesa nekad nebūs gana, lai es varētu īstenībā ar finansiāli pielūgt Dievu. Un es tiešām gribu pieredzēt to, kad es 100% noziedoju, nezinot, kā es izdzīvošu visu mēnesi. Un tas ir īstenībā, es jūtu, ka tas ir izaicinājums man tagad. Jau sākās. Jā, šīs sarunas laikā, ka es jūtu, ka es pati sevi, man pat nevajadzēs, lai kāds tur notrigero, bet ka es pati sevi gribu izaicināt. Labi, bet... Piesam kādā decembra mēnesī, kad vispārīgi šauja korķis ārā. Svētki un dzimšanas diena bērnam un gada beigas. Ak, Dievs. Jā, Jā bet... Labi. Mēs tā runājam gudri un tu jau ļoti sen relatīvi droši vien ziedo un es to sapratus. Es visus tos piemērus, kur man radās jautājumi, esmu ņēmis no sevis, bet jau nonācis, lai gan tajā brīdī, kad mēs ieplānojām šo epizodu, tad es vēl biju ceļā, un iespējams es vēl joprojām tāpatās esmu ceļā kaut kādās vietās, kur es izdomāju, ka es tomēr esmu parādā vai kaut kādā tādā garā, ka es aizmirstu noziedot vai tiešām vienkārši... noskopojos un saprotu, ka man tomēr nepietiks tad līdz mēneša beigām. Ja es tagad pavēlu esmu nenoziedoju, tad, ka man ir pilns konts un nav samaksāt rēķinu un nav sapirts kaut kas. Un tas ir normāli. Bet cik daudz, tā kā, pieņemsim, cik daudz mums vajadzētu runāt par to, ka ir jāziedo un ka jāziedo 10. tiesa, nevis kaut kāds piečuks. Un kādam tas piečuks ir 10. tiesa, bet tas nozīmē, ka piečuks tā 100 eiro, ja 10 eiro, tas būtu 100 eiro mēnesī. Neviens nepelna tik maz idejas. Pēc minimālās algas 10. tiesa būtu 75 eiro, ja? Labi. Rup rēķinot. Labi, pēc nodokļiem... Mēs varam parunāt par... Neko. Nec. Mēs varam parunāt par pensionāriem. Nec. Bet idejiski... Nevis idejiski, bet... Bet idejas vienalga, tas sanāk, ka piečuks, ja neziedo nekur citur, bet tikai ķeksīšu pēc ieliek piečuku, Jā. Ļoti lielai daļai nav 10%. Nē. Tā kā ļoti lielai daļai nav 10%. Tas nozīmē, ka tas ir mazāk par 10% no ienākumiem, kas nozīmē, ka kā pateikt, ja pat to neziedo vispār, es domāju, tad, vai piečuku, vai, ideja sāk, ka tas tā saprašana, bet
tā izpratne par 10. tiesu vai par ziedošanu ir tāda nepareiza, bet nerunājot tās jau ir finanses. Kā to vislabāk, nu, tā kā, redz, tu kā mācītāji teiks, nu, tā tad znači šī algai pa īsu. Vai, tā kā līdz tam var nonākt, un es ceru, ka šis podkāsts kādam varbūt nonāks līdz tam, ka, vajadzētu ziedot, bet tā kā ar to disciplīnu ziedot, ar to rakstvietu, kur pārbaudi mani. Un tā ir laba rakstvieta, ar kuru sākt īstenībā. Nu tā, pēc tam arī nonāks līdz rakstvietām par žēlastību, nonāks pie rakstvietām par to, ka kas sīkstis, kopi sēj, tas kopi pļaus. Bet, ja tā kā ir tāda ienāk iekšā prātā tāda, vai sirdī tāda domiņa, ka es varētu pamēģināt. Ņemi Malahijas grāmatas 3. nodaļu kā pamatu, kur Dievs pats saka, un manuprāt, tā ir vienīgā vieta Bībelē, kur Dievs saka, pārbaudi mani. Pārbaudi. Vienkārši noziedojot, pārbaudi, kāds būs tev tas mēnesis. Vai tev tiešām pietrūks, vai paliks pāri, vai saņēmis un pieredzēs citas svētības. Varbūt nesaņems. Un varbūt neko nesaņems. Nu jā, tā, ka iespējams tāpēc, ļoti iespējams, ka arī nesaņems. Varbūt, ka nesaņems. Visādīgi varbūt. Bet, kad tas nav par to, ka tu gaidi kaut ko saņemt, bet ka tu izrādi to godu un ka tādā veidā. Tas ir viens. Otrs, pielūdzam Dievu. Otra lieta, ka, man liekas, te mēs varam likt diezgan tuvu arī to, ka svētdienā uz baznīcu. Jā. Tā ir viena no 2 brīvdienām. Un kāds sakars man tur 2-3 stundas iet un pazaudēt? Kaut kur. Jā, bet tas ir, es tagad vairs nevaru saprast. Un es ticu, ka ļoti daudz, kas varbūt domā, ka viņi ir ar ziedojumiem atpirkušies, tāpēc var neatnākt, vai kaut kādas, un tā ir pilnīgi super cita tēma, bet kaut kādā ziņā var arī tā ticība, kāpēc nākt un kādas svētības no tā nāks un nāks 100%. Es tur varu vienkārši 100% garantēt un noklausoties to epizodu, kad Gunta man teica atnāc. Es tevi izaicinu atnākt. Jā. Un tagad, ko es saku? Jā, tieši tā. Tie 2 dažādi reņi. Tie, kas ir klausījušies, varbūt atcerās, ja nē, tad noklausieties par draudzi vai par dievkalpojumu tā epizodi. Par dievkalpojumiem, jā. Kur tu izaicini. Un tagad varbūt citreiz ir 2 dievkalpojumi svētdienā. Tas ir tāds... Jā, bet ziedot un neiet un nebūt kopienā draudzē, mēs nevaram Dievu piemānīt. Un tā atkal ir sirds attieksme. Tā jau ir tā krāpšana vēl joprojām. Jā, tā ir vēl joprojām krāpšana, tikai citādā veidā. Ja tu tā kā krāp ar finansēm, domādams, ka tas tā kā tev kaut kādu debesu valstības priekškaru pavērs. Nē, mēs nevaram piemānīt Dievu. Labi, un tad viss tagad jau ir ritīgi ilgi, un tas mazais alarms jau ir teicis, ka sen jau bija jābeidz. Pēdējais, provokatīvākais teikums. Tagad tas noformulēšu, lai ir ritīgi provokatīvi. Tu esi slikts kristietis, ja tu neziedo. Tu neesi kristietis, ja tu neziedo. Vai kā vēl, cik brutāli provokatīvāk to var. Jo tam būtu jānāk dabīgi, vai ne? Tam būtu kā kristietim jānāk tāpat tai mīlestībai un visiem citiem augļiem, tāpat arī ziedošanai. Tu neesi pilnīgs kristietis, ja tu neziedo no savām finansēm. Bet tu esi kristietis, vai ne? Zini kā, es gribu teikt tā, piemēram, padomā par jauniešiem. Viņi nepelna. Bet iedomājies, ka viņiem, piemēram, 10 eiro uz nedēļu iedod. Bet, jā, bet tur arī ir jāizaug. Jā, protams. Tur tas nozīmē, ka pieņemsim tie, kas ar jauniešiem kalpo, pirmkārt tur ir jāsēj, jārunā un tā tālāk. Bet, es pieņemsim iedomājos, es savam dēlam iedod kabatas naudu uz nedēļu, cik iedod, viņam knapi sanāk vispārīgi pusdienas. Un bieži vien pat pēdējā dienā vairs nesanāk, ja viņš ir aizrāvies ar karbonādēm. Jā. Tā. Es tagad nesaku, ka jauniešiem jāsaka. Bet tā doma... Bet vienkārši tā doma, ko es gribu teikt, ka es ticu, ka daudz jaunieši ir riktīgi kristieši, bet viņi vēl nav tādā briedumā, ka viņi paši pelna
lai tā kā konsekventi ziedot. Vai viņiem būtu jāmācās ziedot? Noteikti. Bet tas ir kā maziem bērniem, ka tu mācies. Jā, labi, pagaid tā, stop. Kas par viņiem ir atbildīgi tajā brīdī vēl? Vecāki. Bet jautājums, vai tie vecāki ir kristieši? Jā, ok, labi. labi. Okay, bet tad, Bet tajā pašā laikā, ja par to, kā, līdzīgi kā tagad mēs te runājam par finansēm, draudzēs ir jārunā par finansēm, mazās grupiņās ir jārunā par finansēm, jo mēs vairāk par to runāsim, jo patiesībā mēs vairāk piedzīvosim svētības. Jā, un tagad būtu ritīgi smieklīgi, ka mēs teiktu, šeit būs tagad mūsu podkāstu konts, ja? Bet nav. Nē, mums nav tāds. Nav. Bet, ja Dievs jūs pamudināja ziedot, atrodiet tuvāko draudzi, ja jūs vēl tādā neiet. Sāciet iet un sāciet ziedot. Jā. Vai atrodiet kādu kalpošanu. Tā arī var būt tiešām kalpošana, kas ir draudzēji piesaistīta, kura ir kādas zupas virtuves, bērnu nami, misijas Āfrikās un misijas Ukrainās, misijas Latvijās, vis kaut kur citur. Un sāciet kaut vai ar to, ka tu sēji. Jā, ja tu ej draudzē, ja tev ir sava draudze, un tu vēl neziedo savā draudzē, tad kāds sakars, un tur ir pēdējais brīdis. Ja tu neej draudzē, bet tu sajūti pamudinājumu pēc šī podkāsta noklausīšanās, ka tu gribi ziedot, bet tev nav sava draudze, tad tiešām atrod kalpošanu. Mums Metodijas baznīcā ir divas tādas ļoti lielas kalpošanas. Veselību nometne un cerību centrs, kur var būt, ja tu nevari atrast neko citu, kas ir tev tuvāk pašām sirdī un vispār zināšanai, tad tās varbūt ir divas, kur tu vari iesaistīties. Un šī jau gan ir tāda tēmēta ziedojuma vākšana varbūt, bet, ja tu esi no Kuldīgas, tad tu vari ziedot Kuldīgas zupas virtuvei, kas ir mūsu Metodijas baznīcā. Noteikti. Bet visdrīzāk, ja tu dzīvo blakus kādai aktīvai draudzei, tur arī būs kāda aktīva kalpošana, Tieši kas tā. varbūt nebūs tieši, lai samaksātu par tās baznīcas Elektrību, elektrību vai kanalizāciju vai atkritumiem vai mācītāju algu, bet tiešām aizies tai kalpošanai tam, kam vajag vairāk. Un, protams, ir visas tās ziedot LV visas lietas, kur Jā. var par veselību ziedot un to. Bet vai tas... bāc, pusotra stunda jau iet, bet ziedojot, piemēram, tam, vai tā ir tad tāda ziedošana, vai tas ir tāds ļoti tuvu, bet tomēr garām. Un tas ir smagākais jautājums, man liekas, šodien. Tad. Vai ziedot, piemēram, Ulubelei? Nē, labi, pagaid, stop, atsauc šito. Nesaucot nosaukumu, bet ziedojam suņu patvērsmei. 10. tiesu no savas algas būs bibliski. Ar to, ka tas ir mierā ar Dievu. Šis ir visprovokatīvākais. Un tas nebija tomēr klausītājiem, bet Guntai! Bām! Mums nomet mikrofonu. Man tagad iet cauri galvu visticamāk kādi 30 domas, šaujās visādos virzienos. Un es atbildēšu tā. Neprovokatīvi un uzlikšu atbildību uz to, kurš grib ziedot. Paprasti Jēzum. Jo Dievs ir radījis arī dzīvniekus. Cilvēks ir daudz grēkojis, nerūpējoties par dzīvniekiem. Un, vai tā varētu būt tāda vai tā varētu būt tāda prakse visu laiku, gada garumā? Piemēram, kad gadu garumā tā ir man 10. tiesa, kad es tikai tur kādā dzīvnieku patversmē ziedoju, es teiktu, ka tas būtu vienkārši ziedojums. Bet ziedot jau vajag. Jā.
Es atbalstu. Bet ko tā kā, vai šis nav izmantot tādus bibliskus, tā kā mūsu sabiedrība ir balstīta uz bibliskām vērtībām? Tā ir. Eiropa tāda ir. Paldies Dievam, ka tā un tā ir. Kad ir balstīta uz bibliskām vērtībām, un sabiedrība ir vairāk vai mazāk, bet tomēr uz tādām bibliskiem pamatprincipiem balstīta, un tad tā ziedošana tajā brīdī nāk iekšā kā ļoti cēls, un es neapšaubu, ka nav cēls, bet ne Dievu pagodinošs. Jo tas ir tā kā ļoti tuvu, bet ne. Es ziedoju, es daru, man tā sajūta ir tāda pati, bet tomēr bišķi garām. Bet, jā, tā kā neskar kanti. Jā, jo tu vari būt pilnīgi 100% nekristietis un to darīt. Jā. Tā ir. Un es vienkārši arī domāju par to tādu garīgo, tā kā, es saprotu to labo nodomu jebkurai tādai organizācijai. Un es varētu nosaukt vēl daudz organizācijas, kas strādā ar cilvēkiem, ja, un tā tālāk. Un man liekas, ir cilvēcīgi, ka mēs viens otram palīdzam un atbalstam, un kristiešiem arī tas ir jādara. Bet tas nav tas pats, es laikam tā teikšu. Vai tā var būt kāda reize, kad tu tā izvēlies darīt? Noteikti. Bet ilgtermiņā tas nav tas pats. Jā, jo tas ir, tu vari nodzīvot dzīvi tā kā kristietis, bet nevienā brīdī neticēt Jēzum. Jā. Un tas ir šitas te. Un tas nozīmē, tu aizēji pa plato ceļu un pa šauro ceļu tu vispār nenonāc. Jā? Tā. Doma nav slikta. Pilnīgi ne. Un labam mērķim un viss notiek un ļoti labi, bet tas nav tas, par ko mēs šodien jau pusotru stundu runājam. Tieši tā. Paldies, čau! Gandrīz vēl viens jautājums bija. Šis bija podcasts pa vienkāršo. Mēs ceram, ka bija pa vienkāršo. Šis bija podcasts pa vienkāršo. Ar mācītāju. Tas gan beigas, jā. Atā.